bija tīra jūra, reiz bija tīra zeme, reiz bija tīri un balti cilvēki. Viņi dzīvoja tīri, balti un labestīgi visu savu baltu mūžu. Mēs lasīsim pasakas, kas ir nākušas no šiem cilvēkiem. Pie mums pasakas ir atnākušas no vecmāmiņām un vectētiņiem. Viņiem par mums domājot, ir atstājuši šīs pasakas, kuras pie viņiem ir atnākušas no tīrajiem un baltajiem cilvēkiem. Parasti pasakas sāk stāstīt no paša sākuma. Un pirmā pasaka būs par to, kā zeme cēlusies. Iesākumā bijis tikai ūdens un gaiss redzams. Zeme vēl nebijusi radīta. Te labajam dieviņam iešāvās prātā radīt arī zemi. Un viņš saticies ar nelabo, kas toreiz dzīvojas par ūdeni. Un lūdis šim, vai būtu tik laipns un iznes kādu riekšavu dūmu. Nelabais arī paklausījis labā dieviņa lūgumam un iznesis vienu riekšavu, bet arī pats piebāzis pilnu mutli ar dūņām. Labais dieviņš paņēmis dūņus no nelabās saujas, apviļājis tās un tūliņ tās sākušas briest. Dūņas briestamas pieņēmušas tagadējo zemes plašumu un izskatu. Arī par nelabā muti sākušas dūņas briest. Tā, ka nelabais nevarējis vairs to saturēt mutē, bet laidis vaļā apspļaudītams ar tām visu zemi. Kur nelabais uzspļāvis, tur izcēlušies kalni. Kad labais dieviņš redzējis, ka zeme jau diezgan liela, tad viņš atņēmis tai briestamo spēju. Un zeme tad palikusi tāda, kāda tagad ir. Zeme ir radīta, vai ne? Tagad mēs stāstīsim pasaku, kā ir radies cilvēks. Reiz biešu dobē dieviņš mīcīs mālus. Paceliet roku, kurš ir mīcījis mālus? Tad jūs ziniet, kā to dara, vai ne? Nu, lūk. Un labais dieviņš biešu dobē mīcīs mālus un pēcāk priecādamies arī cilvēku uztaisīja. Cilvēku viņš uztaisīja vienu aci, vienu ausi, vienu roku un vienu kāju, sacīdams labu redzēt, labu dzirdēt, labu darīt un labus ceļus staigāt. Un nolicies diendusā pēc grūtā darba. Nelabais nav gribējis atpalikt. Pielavījies pie labā dieviņa darinājuma, pielicis cilvēkam otru aci, otru ausi, otru roku un otru kāju smīnēdams. Sliktu redzēt, sliktu dzirdēt, sliktu darīt un sliktus ceļus staigāt. Un aizskrēja pekles kambaros. Labais dieviņš pamodies, izstaipījis kaulus, iepūtis cilvēkam dzīvību un aizlaidis savu radījumu pasaulē. Tā radies cilvēks no divām pusēm. No dieviņa labs, vai ne? Jā. Bet no nelabās slikts. Tas ir tā. Tā radies cilvēks. Bet kā jums liekas, bērni, kas liek cilvēkam dzīvot? Pacel roku, kas domā? Pareizi! Sirds! Un kā sirds liek? Tā kā pulkstenis
Tik tā, tik tā. Vai jūs visi zināt, kur ir jūsu sirsniņas? Varat parādīt, pielikt labo roku klāt. Kur jums ir? Šeit, vai ne? Visi. Paceļ labo roku un pieliekat šeit. Šeit būs jūsu sirsniņas. Un jūs uzreiz, ka mamām arī ir sirsniņas, vai ne? Jūs esat kādreiz dzirdējuši un ieklausījušies, kā pulkst viņu sirsniņas? Ja? Un jūs zināt, ka sirsniņas sarunājas savā starpā, kad jūs cieši samīļojat viens otru, mammu, tēti, brāļus, māsas, vecmātes, vectētiņus, tad jūsu sirsniņas vienotrai saka, es tevi ļoti mīlu. Tāpēc biežāk samīļojieties, un tad jūs būsiet laimīgāki. Bet no sākuma cilvēkam nemaz nebija sirsniņa. Tāpēc nākošā pasaka, kāpēc cilvēkam krūtīs ir pulkstentiņš? Sanāk, kad mūsu labais Dieviņš radīs pasauli un cilvēkus, cilvēki bijuši bez pulkstentiņa sirds. Un tie dzīvojuši 100,000 gadu ilgi. Ne tie palikuši veci, ne miruši. Tā viņi dzīvojuši un dzīvojuši, līdz kļuvis garlaicīgi. Visi ceļi pa zemeslodu izstaigāti, visi cilvēki iepazīti, visi darbi izmēģināti. Gājuši pie Dieviņa padomu prasīt. Dieviņš padomājis un teicis, jāmācās jums vēl daudz, tāpēc likšu katram pulkstentiņu sirdī. Kad tas apstāsīs, iesiet uz aizsauli, un kad atkal atgriezīsieties, tad turpināsiet mācīties. Un Dieviņš cilvēkiem krūtīs lika pulkstentiņus. No tā laika, katram piedzimstot, krūtīs mūsu labais Dieviņš pulksteni uzvilks. Un cik tālu katram uzvilkts, tik tālu tas ir. Un, kad pulkstenis apstājas, tad šai zemē dzīvot beidz. Tādēļ arī cits mirst jauns, cits vecs, jo kā nu kuru reizi cilvēkam nepieciešams laiks, kādas mācības gūšanai. Lai varētu nākamo pasaku klausīties, tad attaisīsim ausis. Apsēžamies taisnām mugurām, kājas kopā, pēdas uz zemes un rokas mierīgi klēpītī. Vaļā visiem ausis tagad? Tagad ausis ir vaļā, un nu pārbaudīsim jūsu vērīgumu ar nākošo pasaku. Kā cilvēki strādāt sākuši? Vecos laikos cilvēki vēl nekā nestrādājuši un tāpat vien staigājuši bez darba apkārt. Šienu cauras dienas grozīšies un skatīšies, kā putni raunas, kā zvēri darās un kā upes skrien. Bet nu reiz pie cilvēkiem atnācis jauns vīrs un sacīs, lai tak šie skatoties no putniem un no zvēriem un sākot paši ar strādāt. Tas jaunais cilvēks bijis darbs. Un nu darbs mācīs cilvēkiem, lai sākot zemi strādāt. Nu cilvēki paklausījuši darbam, aizgājuši uz vienu ieleju, sākuši ar nagiem plēst zemi un sējuši labību. Šie nu tikmēr plēstuši, kamēr nagi bijuši puši, un tam metuši mieru. Bet sacēlušies plūdi, un visa labība apslīkusi. Nu, darbs sauc cilvēks aiz mežu, kur šie satikšot šā brāli rāt. Un tas nu šos izmācīšot. Labi, cilvēki gājuši aiz mežu,
un satikuši prātu. Un prāts nu šos izmācīs, kā lai darot. Un lai šie labības vējos augstākās vietās un zemākās, lai astājot nestēvas. Un tā prāts novēlēs cilvēkiem govi, un tā došot šiem saldu pienu. Zirgs palīdzēšot strādāt, un aita došot vilnu, ko drēbes taisīt. Nu, cilvēki darījuši tā, kā prāts šiem vēlējas, sasējuši labību un labi paaugusi. Nu, cilvēki nopļauši labību un sākuši gudrot, kā dalīšot. Bet kamēr šie tā gudrojuši, tikmēr danāts vecs vīrs vārdā Dusmas. Un nu, apņēmies labību izdalīt. Dusmas sakrāvis labību 2 kaudzēs un mazāko kaudzi atdevis jaunajiem un lielāko vecajiem. Nu, visi sākuši dusmoties, ka lielo kaudzi atdod vecajiem. Un šie tik esot daudz mazāk strādājuši nekā jaunie. Cilvēki nu tikmēr strīdējušies, kamēr sākuši plēsties. Un tikpat vēl nevarējuši labību visiem prātam izdalīt. Tad no meža iznāca māte taisnība ar savām 3 meitām. Sapratni, līdzjūtību un draudzību. Viņas sabērušas visu atpakaļ kaudzēm un sadalījuši visiem līdzīgi. Tāpēc, ka visiem vienādi ēsti gribās. Bet ja kāds strādā mazāk par citiem, tad lai kauns tos māca. Kauns, mazs, pliks vīriņš, staigā katram aiz muguras. Un uz viņu ar pirkstu rāda. Tāpēc visi citi cilvēki no malas skatoties redz, kurš te ir slinkis, bet pats slinkotājs grozies kā gribi. Sev aiz muguras neko neredz. Kāds bija tas mazais vīriņš, kuram slīķiem staigā līdzi? Tā, tagad solītā pārbauda. Mēs attaisījām ausis pirms šīs pasakas, vai ne? Kādās ausis varēja attaisīt? Parādīsies mums? Bija jāapsēžos taisni, ja? Tā aizbija kopā. Ļoti labi, ļoti labi. Pirmais jautājums. Tie, kuri zina pareizās atbildes, tā kā skolā, celsim roku augstāk, labi? Pašā sākumā, kad cilvēki neko nestrādāja, kas pie viņiem atnāca? Kurš atcerās jums? Dievs. Kurš? Dievs. Varbūt atnāca, bet šoreiz tā nebūs pareizā atbilde. Jā? Prāts. Prāts. Pareizi. Nākamais jautājums. Kāpēc darbs sauca cilvēkus aiz meža? Aizmugurē, puisis. No, meitene ar rozā sirdi, bet džentlīši. Ko tu teiksi? Kas tur aiz meža gaidīja cilvēku? Aizmugurē, meitene. Darbs jau sauc arī. Ko viņš tur sacīja? Brālis sauc prātu. Jā, nu gan pareizi. Ko cilvēkiem novēlēja prāts? Kurš atcerās? 3 labas lietas. Gobi, Jā. aitu un zirgus. Un? Aitu. Jā. Labi. Kāpēc pie cilvēkiem nāca māte taisnība? Lai visi sakārto. Bija iejaucies. Kas tur tāds viens? Kas tur bija? Kas tur Lai bija iejaucies? dusmas. Jā. Un kā
sauca mātes taisnības 3 meitas? Kurš atcerās? Draudzība. Kurš? Draudzība, laime, mīlestība. Līdzīgi, bet pirmāņš pareizi. Draudzība. Kurš vēl atcerās? Uzticība. Līdzjūtība. Jā? Laime. Sapratne. Tātad, ja jūsu starpā izceļās kāds strīds, dažreiz gadās, vai ne? Tad jums ir jāsauc māte taisnība ar savām 3 meitām. Ja? Tātad tās meitas bija sapratne, vai ne? Līdzjūtība. Un kas bija trešā? Draudzība. Jā, pareizi. Kad šajā pasakā atnāca kauš, pie kuriem viņš nāca? Pie kuri nedara darbu. Pie sliņķiem, jā? Un kurš man izstāstīs, kāds tas kauns izskatījās? Puiks. Puiks, un ko viņš darīja? Rādīja, cilvēkiem, Kuri ko? sliņķi. Kuri slinki? Dažreiz jums uznāk kāds slinkums? Jā. Un tad atcerieties, tas neslinkais vīriņš uzreiz. Citi to redz, bet jūs neredz. Tā kā dzeniet to kaunu projām izlīm, vai ne? Atkal attaisīsim ausis vaļā. Varam? Taisni muguru Kājas pie zemes. un rokas mierīgi. Kad mēs jau par slinkumu runājam, tad reizēm gadās, ka tas kauns atnāk pie jums. Bet tad, kad uznāk vēl tāda lieta, ka kāds darbiņš jāizdara un negribās darīt, likās, ka viņš ir neizdarams, tad kas jums pietrūkst? Uzcītība, neatlaidība, pacietība. Bet tad jūs saņematies un izdarat. Tātad jūs esat neatlaidīgi. Lūk, nākošā pasakā arī kādam cilvēkam pietrūka neatlaidība. Par neatlaidību darbā. Vienreiz saimniece sametusi garu audeklu un nevarēdama audumot paveikt, aizbēgusi labāk. Bēgusi, ieraudzījusi meža malā putniņu lielu akmeni knābājā. Šī brīnījusies, kā tu, putniņu, domā tik lielu akmeni saknāt? Putniņš atbildējis, tad tā brīnums. Vienreiz pa drusciņai, otrais pa drusciņai, ar laiku akmens būs lupatārs. Nu, saimniece pārdomājusi. Ja tik mazs putniņš akmens saknāms, tad jau es ar laiku savu garo audeklu noaudīšu. Un tur daļa steigusies mājās. Audusi un noaudusi. Vai kāds no jums ir cepis maizi? Paceļ rokas. Kas ir vajadzīgs, lai izceptu maizi? Mīkla, bet kas ir mīklai vajadzīgs? Mīklai sastāvēt. Miltus. Un no kā iegūst miltus? No laukā. Izaugt laukā, vai ne? Tad maizi ir ātri uzteikt, sagaidot, kamēr uzdīgs graudi. Vai iet ilgs laiks, tad tā ir grūta un smaga maize, kas nāk. Vai viegla maize? Ilgi jāstrādā. Tiešām vai tad viegla? Ja ilgi jāgaida, kamēr mēs varam. Viegla maize, tad ar garoziņu sanāk. Nu redzi, nākošā pasaka ir par to, kāda ir viegla maize. Vai visiem ausis vaļā? Jā. Tiešām? Parādiet. Ja ausis ir vaļā, tad mutes ir cieta. Un sēž rāmi un klausās, vai ne? Kāds pļāvējs pļāva sieru, nogurs apsēdās zem krūma atpūsties, paņēma tarbu, atraisīja un sāka ēst. Izskrien no meža izsaucis vilks. Skatās krūma pagalī, sēž pļāvējs un kaut ko ēd. Vilks pienāk viņam klāt.
Ēd, cilvēku bērni. Maizi. Vai maize garda? Zināms, garda. Dod man pagaršot. Lūgti, lūdzu. Pļāvēs nolauza gabalu maizi un sniedza vilkam. Vilkam maize iegaršojās. Gribētos man katru dienu maizēst. Bet kur lai to ņem? Teic man, cilvēka bērns. Labi, pamācīšu tevi. Kur un kā maizi iegūt? Pirmā lieta – jāuzar zeme. Un tad būs maize. Nē, brālīt. Pagaidzi vēl. Pēc tam ar mums jānoecē. Un varēšu ēst maizi. Varēs ēst maizi? Kur? Pagaidzi vēl. Vispirms jāiesēj rudzi. Un tad būs maize. Nē, jau jānogaida, kamēr rudzi uzdīgs. Pārslimos salto ziemu, pavasarī uzaugs, noziedēs, tad sāks vārkot, sāks briest. Ak, vai! Ilgi gan jāgaida, bet nu tad gan. Saidīšos maizes pilnu vēderu. Kur nu saidīsies? Vēl pāgri. Vispirms nobriedušie rudi jānopļauj, tad jāsasiet kūļos, kūļi jāsliek skatos, vējš tos izžāvēs, saulīte izkaltēs. Tad tikai ved uz pulu Un varēšu ēst maizi. Mās, tu nepacietīši. Pirmā krastātība jāizkuļ, graudi jāsavāc maisos, labību jāizved uz sudmalām un jāsamaļ miltos. Un viss. Nē, vēl nav viss. Milti jāber ābrā, jāiejauc iejaus un jāgaida, kamēr mīkla uzrūks. Tad jāmīta un jāšāv krāsnī iekšā. Un izcepas maize. Jā, izcepas maize. Tad arī varēsi saēsties pilnu vēderu. Vilks padomāja, pakasīja ķetnu pakausu un sacīja. Nē, šīs darbs man ir pārlieku ilgs un smags. Labāk pamāci mani cilvēka bērnus. Vieglāk jāmācīšu. Nu, ko tad? Ja nedrīkst smagu maizi ēst, ieteikšu tev vieglu. Ej uz noru, kur ganās zirgs. Aizgāja vilks uz noru un ieraudzīja, ko jūs domājat, zirgu. Zirgs, es tevi apēdīšu. Ko lai dara? Ej, dara. Tikai vispirms norāja man no kājām pakaut. Citādi salauzīs ar tiem zogus. Vilks pieliecās, lai noņemtu pakaus, bet zirgs kā spēršim ar kājām pa zobiem. Vilks apmeta kūleni un laidās lapās. Atskrēja pie upes, skatās, krastā ganās zosis. Varbūt apēst tās? Zosis, es jūs apēdīšu. Ko lai dara? Ej, dara. Bet pirms apēd izdara mums vienu pakalpojumu. Kādu? Padziedi. Un mēs paklausīsim. O, to var dziedāt man veicas. Apsēstas vilks uz cīņa, atgāža galvu un kaut cik jaudas. Bet zosis pa to laiku plaukš, pacēlās pārnos un aizlaidās. Vilks nolēca no ciņa, noskatījās zosim pakaļ un devās tālāk tukšā. Iet un lamā sevi visstiprākiem vārdiem. Vai es neesmu pēdējais muļķis, ko nu kāpēc es ņēmu tām zosim dziedāt? Vilks gāja tālāk. Iet, ierauga, ganās aitvars, bet gans guļ. Vilks nolūkoja barā visbrangāko auni un sagrāba aiz skausta. Avan, es tevi apēdīšu.
Ko lai dara? Tāds jau mans liktenis. Bet, lai tev nebūtu pārāk jānopūs un jālauž zobi, graužot manus vecos kaulus, tad nostājies labāk tūru lejā un atklēt rīku. Es uziešu kalnām, ieskriešos un pats ielēkšu tev rīklē. Paldies par labo padomu, tā arī darīsim. Viņš nostājās lejā, atklēta rīkli un gaida. Bet Tauns uzkāpa kalnā, ieskrējās un laukš ar ragiem vilkam pa galvu. Pelēcīgi dzirkstelis vienu no acīm pabiru un visa pasaule sagriezās greizi. Atjēdzies vilks grozīja galvu un pats ar sevi sarunājumies prātoja. Nezinu, vai es viņu apēdu vai neapēdu. Bet pļāvis par to laiku bija pabeidzis darbu un devās uz mājām. Izdzirds vilks prātojot, viņš teica: Apēst, tu neapēdi visu, toties nogaršoji vieglu maizi. Tad pasaka mums māca, ka tīkojot pēc vieglas maizes var palikt neēdis un labāk strādāt smagu darbu un saņemt savu maizīti. Mūsu pasakas galā. Tad jūs dzirdējāt pasakas, kurās ir iekšā ieslēgtas 7 atslēdziņas, ar kurām visi ceļi ejami un visas durvis varams. Un tās ir labu gribēt, Labas domas domāt, Labu redzēt, labu dzirdēt, labus vārdus runāt. labu darīt. labus ceļus iet. Mēs aicināsim priekšā jūsu audzinātājus, lai mēs varētu iedot viņām tādu lielu atslēgu saišķi, kas jums ikdienā un arī audzinātājiem atgādinās. Kādas tās atslēgas ir? Tad nobeidz kopā. Tā, un tad mums vajadzētu vēl vienu cilvēku, kuram uzticēt pasaku grāmatu. Kamēr nāk, pasaku. Nu, Līgai arī būs jālasa. Būs jālasa, jā. Līga varēs lasīt pārējās pasakas priekšā, kuras mēs nenolasījām, jo šeit vēl ir daudz pasakas. Gan tās, ko mēs lasījām, arī citas. Liels paldies! Lai arī jūsu grāmatu krātuvē ir. Liels paldies, un es domāju, ka katru pasaku var ne tikai izstāstīt, var izdziedāt, izdejot un izdzīvot kopā. Vai ne? Tāpēc mēs teiksim paldies, ka mums bija iespējas iemocīs pieņemt. Un cerams, ka kādreiz atkal mēs ar šīm pašām pasakām vai citām pasakām. Mēs tevi sakām uz redzēšanos un lai jums laba diena. Uz redzēšanos!